un kur varētu būt uz lūzuma punkts, ka sākās pārdošana. Viņš teica, ka toreiz, viņš saka, tas priekš viņa bija vieglākais slāņu tirgus ever. Un kāpēc tas bija vieglākais? Tāpēc, ka tajā brīdī, kad bija saskrējuši īpaši lielie pēdējie IPO, pietika paskatīties uz to, kad beidzas lock-up periodi, kad insideri var sākt pārdot savas akcijas. Un līdz ar to tad viņa šis te, viņš saka, es neprognozēju tur šogad vēl kaut kur pēdējā laikā īstenībā mēs paskatāmies, nav jau bijuši tie milzīgi IPO. Kaut kas ir bijis, bet nekas tāds grandios nav, mēs šogad to gaidām. Līdz ar to ieiet Anthropic, SpaceX un OpenAI un skatāmies, kad ir lock-upi beidzās, kad ir šie termiņi, kad sākties varētu pārdošanu, jo ļoti daudziem būs motivācija. Ja tu tam pašam Anthropicam vēl burtiski pirms dažiem mēnešiem bija nevis triljons, bet 300 miljardi, un citi vispār gāja iekšā pa 30 miljardu, un kāds jau arī pa 10 miljardu valuāciju to akciju pirka. Un tie X ir kaut kādā brīdī taču jānofiksē, lai viņi tev faktiski būtu. Un kad toreiz esot vienkārši sākusies tāda nebeidzama plūsma ar pārdošanas orderiem.